no ko esam ieradušies pavisam jaunā pilsētā, un to sauc par Džaipūru. Džaipūra ir saucama arī par rozā pilsētu. Džaipūra tika iesaukt par rozā pilsētu, jo lielākā daļa seno ēku ir rozīgos toņos, kas padara pilsētu pavisam atšķirīgu. Šī pilsēta ir Raģistānas štata centrs un viena no krāšņākajām Indijas vēsturiskajām pilsētām. Tā ir arī trešā no Indijas zelta apļa pilsētām, līdz ar to šeit dodas daudz turistu. To šeit pievilina pilsētas šarms, tradīcijas un vēstures objekti. Džaipūra vēl ir populāra ar saviem tekstilu izstrādājumiem, drēbju darinātājiem un juvelieriem, kā arī te noteikti redzēsiet čūsku dīdītājus un sastapsiet pa kādam zilonim. Šādi sākās mūsu pirmais rīts Džaipūras viesnīcā. Pirmais rīts Džaipūrā, šitādi skati. Tu īstenībā varēs saulēkt nākt skatīties mienīgi arī. Tikai neviens to negribēja darīt, vai ne? Visi gribēja izgulēties. Oi, visi tādi bišķi piepūpuši gan šodien. Es nezinu, kāpēc tas arī, bet tā ir ritīgi. Nevienu dienu tā nav bijis. Visu nakti šausmīgs svīdz. Poha is rice. Beaten rice. Ok. No, jā, for me poha. Man liekas, ka poha būs labs. Yeah, you know what means in our language? Yeah, okay. You know what means in our language, poha? Yeah. Hangover. Hangover. Yes, we take hangover. Drinking not that Jā, poha. Reku atnes mums pohu tikko. Jā. Kas tas ir īsi vienkārši dārziņiem un kas tas pa virs? Man liekas, te tiek raukšķīši kaut kādi. Bet te nav vārīgi visi, ja? Ir. Tā nu pa virs, es nezinu. Apakšā vārīt rīs, pa virs nevārīt rīs. Pēduši brokastis, esam gatavi doties ceļā un esam iepazinušies arī ar savu jauno gidu, Madame Singh. Madame Singh. Madame Singh. Singh, yes. You know? Madame and Singh. Viņš mūs strauji ved pilsētas burzmā un iepazīstina ar tās kultūru. Lai gan Džaipūra ir ļoti populāra turistu pilsēta, tomēr te dzīvo nereāli daudz cilvēku un te tomēr ir bardaks. Bet kur mēs esam šobrīd? Mēs esam pie tējas, jeb masala čai tirgotavas, kur viņi no rīta vienkārši bauda šo te tēju, jo Indijā neēd smagas brokastis, bet gan tēju, lasī, kas ir jogurts ar cukuru un dažādām piedevām, un mazus street food porcijas ar visādām dažādām lietām. Viens spiež ārā no maisiņa mīklu, pataisno eļļā, otrs maisa, apgriež otrādāk, un trešais mērcē sirupā, un pēdējais vienkārši liek maisiņos. Gids iedrošina mūs un iesaka nogaršot šo indiešu kraukšķi. Neskatoties uz to, ka tas ir ielas ēdiens, mēs esam gatavi to pamēģināt, jo tomēr tas ir cepts karstā eļļā un tur nav gaļas. Is it sweet? Jā, sweet. Ļoti garšīgs tāds našķītis, ļoti salds. Tā kā mūsu tas cepums žagariņi, kas arī ir fritēts eļļā, mazliet atgādina to. Un te blakus izskatās, ka vāra čaju. Vienā katlā ir kafija, otrā ir tēja, un trešajā ir piens, un te viņi jauc kopā visu. Bet kas ir riktīgi forši, viņi tiešām taisa uz īstas uguns, un man tā izskatās, ka viņi to tēju ir tā taisījuši arī pirms 100 gadiem, un tā arī tagad, jo viss izskatās ļoti, ļoti autentiski. Ar cegotāju mums arī pasūtīja to čaju. Jāsaka tā, ka šis vispār pirmais street foods, ko mēs testējam. Šim vēl nekas tāds nebija. Šis gids baigi gudrais, viņš kaut kādā veidā mūs iedrošina, jo viss tādā jēzgā izkāp no busiņa ārā, nākat zīles, ņemat šito, to. Jā, un pēc tam mēs visi sēdēsim droši vien vienā vietā. Šitas te čalis strādā tā kā bārā aptuveni, viņš tās glāzītes saliek un tā nes, nē? Kā domā, cik daudz paņems? No aptuveni, kaut kas tāds. Otrs jautājums, kur viņš tās glāzes mazgā? Kādās bļodās? Jau pie kājām, Jā. Cerams, ka nē. Mēs pasūtījām šādās glāzītēs to čaju un neriskēsim liekas tik glāzītēm. Aromāts tiešām kā čajai.
Oh, very sweet. But it tastes a bit like it's coffee. Just like tea. It's like coffee. Yeah, tea. Or cappuccino, like. Indian cappuccino. Indian cappuccino šito var saukt. Bet garšīgi, ļoti garšīgi. Very tasty. I like it. Nākamais ir tik pār ceļam tagad, ja? Jo Indijā tik pār ceļam, tas vienmēr ir izaicinājums. Tagad esam ieradušies ļoti skaļā un iespaidīgā vietā. Tikai atkal ir kārtējais izaicinājums tikt pāri ceļam. Atrodamies pie Rojālās pils, pie Karaļa pils, kas ir viena no ikoniskākajām ēkām Džaipūrā, bet es nekad nebiju iedomājusies, ka, lai pie viņas nokļūtu un lai te kaut ko uzfilmētu, man būs jāstāv tādā burzmā. Man bija liels mērķis redzēt čūsku dīdītā Indijā. Un reiku viens ir. I love snakes, I like. Tā, nu tā it kā īstā kobra, jā? Ko? Jūs šitā darīt? Davai, uzdejojam! Tā nav mākslīgā, ticat man. Paslāt. Nice. Touch it. Touch it a bit. Touch no problem. No problem, touch. Oh, nice. Here too? Okay. Beku gluma. Oi, gluma, kobra. Man īstenībā čūskas patīk. Es man patīk viņas taustīt. Varbūt tāpēc, ka viens cits to nekad nedara. Lama? Nē. No? Nē. Okay, man friend. Okay. My 1,000 rupees. Šis saka 1,000, man šim vien no 50. Bībelīte. Bija vēlīte, ja? Jā, es iedevu 50. No šīs krāšņās vietas dodamies tālāk pastaigā pa pilsētas centru. Un tad mēģinām vienkārši šķērsot ielu. Virsū jau nebrauks, jā. Virsū it kā nebraukšot neviens. Tā teica Lauma. Vai? Tur pamanījām, ka uz ielas strādā vietējie indiešu barberi. Es pat nezinu, vai viņš ūdeni izmanto vai neizmanto, bet viņš vienkārši ar putām izskatās. You think I need? Maybe, no? Very nice. Vienkārši staigājam pa jumtiem Indijā, Džaipūrā, baudam dienu silti, padzērām tējiņu, paglaudījām kobru. Es negribēju, es nevaru, bet dažs labs gan to izdarīja. Jā, es nezinu, kāpēc, bet gids mūs vienkārši uzvērt augšā pa jumtiem pastaigā. Reiku te visādi bārdaki, bet visur atrast ar instrumentu, ko saslaucīt to bārdaki, ja gadienā kas. Bet no tas nebūs mazs darbiņš. Mazliet novēršamies un rekur Jānis ar Ilviju jau atkal kāp tuktukā. Tad tāds akšens, ka uzreiz visur viss notiek, ne? Jā, labi, mēs tāpat visu nesakārsim, ne? Jā. We need one more. Tuktukā un prom, ne? Oh, Uz kuriem braucam? nav ne jausmas, šīs gids mūs vienkārši ved un mēs plūstam līdzi pa straumi. Bet man ļoti patīk. Man liekas, mums visiem ļoti patīk šāda. Nevar aprakstīt to, cik ļoti krāsaina šī diena jau ir, lai gan viņa tikko ir sākusies. Nē, es sapratu, īstenībā mēs tagad braucam uz puķu tirgu, tā kā flower market. Tur būs nereāli daudz dažādas puķas. Šobrīd esam noķēruši tādu vilni, ka viss redzētais ir ļoti aizraujošs. Katra nākamā lieta, ko darām, ir kā piedzīvojums un nevaram sagaidīt, kas būs tālāk. Un šeit es kaut kā baigi neizstās pēc ziedu tirgu, ne? Vairāk pēc riteņa tirgu. Vai kaut kāds karavāns viņam te ir. Nē, ir ziedi. Paskatās, kā uz galvām nes maisis pilnīgi, ne? Ok. Jasmine rose. Oh. Yes. You can visit Smažo ridīgi labi. Jasmine rose. Oh, kolosāli. Tā jau, man liekas, mežrozīte. Ne? Jā. Jā. Viņiem tas ir jasmīns, mums tā ir mežrozīte. Bet smaržo ļoti, ļoti stipri. Tad interesanti, ko viņi dara ar tām puķiem, kāpēc viņas visas ir saplūktas un maisos. Sieviete vienkārši nes uz galvas visu lielo maisu. Viņa nav liela auguma, bet pasties, aiznes tikai tā.
making Okay. some necklaces. Jā. So many multi-use. In the temple, mosque, church. Okay. Tātad puķis viņi pārdod vienkārši uz svaru, un šīs samtenes viņi izmanto, lai veidot kaklarotas virtenes visādiem reliģiskiem svētkiem un ceremonijām. Šādas virtenes ir galvenais iemesls, kāpēc šis puķu tirgus ir izveidots, jo viņiem virtenes nepieciešams visiem svētkiem, gan reliģiskajiem, gan kāzām un visām ceremonijām. Te var redzēt, kā viņš taisa šīs te virtenes. Un liek maisā, droši vien kaut kāds liels pasūtījums nāk. Te var redzēt, kā visa ģimene nodarbojās ar šo te virteņu pīšanu. Un vienas virtenes cena ir 10 rūpijas līdz pat 100 atkarībā no tā, no cik lielām puķēm ir gatavota virtene un cik tā ir gara. Tā kā Gits teica man, ka nāksim uz puķu tirgu, tad man likās, ka būs nereāli daudz puķis, bet īstenībā tikai tiešām daži tipi, ko viņš šeit tirgo. Tāpēc, ka šajā apkārtnē viņas arī audzē. Maisu maisiem tās puķis te ir, un laikam jau jā, ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums. Izskatās, ka šīs visas puķis arī tiek nopirktas un izlietotas. Šeit blakus atrodas arī paliels dārzeņu un augļu tirgus. Te ir nereāli skaists un krāšņs dārzeņu tirgus. Tiešām vienkārši visas krāsas, smaržas. Man vienmēr ļoti patīk tirgu. You can see this is using as a face wash and in the juice. So good for the health. And you can see the lemon. Wow! Tas ir citrons, ne? Tik lielu pirmo reizi es redzu, jā. It's the world's biggest. Looks like. Tiešām smaržo arī pat citronu nereāli. Cik svars viņam varētu būt? Kādi 700 grami, 600? 1 kilo around, 1 kilogram. No. 500 gram. 500 gram. And this is good for in the stomach, most of the problems, people have the stones problem. So they remove the stone. So this is good for just like you can see sap just like a stomach sap. This is good for your stomach. If you're having this juice, this is 100% in the gallbladder and all stones and the remove. So just like a herbal medicine. It's used as a herbal medicine. Okay. Tātad viņiem tas ir medicīnā izmantojams pret vēdera problēmām, jo pats citrons izskatās pēc kuņģa. Tāda tā loģika. Nē, mēs ar Ivaru kopā izmēģināsim. Jā, Ivar. Tu tikko teici, ka tu mēģināsi. Mēs godīgi sadalīsim pipariņu, pusīta tev, pusīta man. Un aiziet. Davai, Ivar. Kādā? Ivar, tas nav nekas. Tev garšo kā lociņš pirmais. Un otrais ir tā kā ritīgs čili, jau dedzina. Bet it's not too crazy. Apēst var. Bet vai es visu ēdīšu? Domāju, ka nē. It's enough with this. But it's okay. I manage. Pastās arī te bez govīm nekādīgi tirgu. Es nesaprotu, ko viņi sēd, laikam visu to drāzi, kas te izgāst, visu to, vai pat degunu aizsiciet, visu to lielo miskas. Kur viņām likties? Nē, kaut ko ēst atrast uz zāles, jau tā nav, nekur neauga apkārt. Tomēr pilsēta ir. Ja gadienā gribas nodzīt matus, tad droši ir arī iespējams te izdarīt, viņam ir savs barbershops, bet Rīgā vislabākā vieta ir Royal Dandy. Tā kā vai nu braucat uz Indiju, kur būs šitāds stils, vai nu doties Rīgā uz Royal Dandy, kur jums uztaisīs vienkārši ideālu matu griezumu, kā arī bārdas griezumu. Tagad esam atnākuši uz mūsu pirmo Krišņa templi. Cilvēki ļoti draudzīgi. Tas uzreiz manāms. Bet pastīsimies, kā viņi tur pielūdz un ko viņi tur dara. Iesvētīs Laumu arī. Laumu dabūja punktiņu. Pastāsti. Mutē nebāz. Labāk nebāz. Tā ir necieņa. Bet ko viņi iedeva? Kas tas tāds varētu būt? What is it? Katrā ziņā, nebāz tik, viss labi. Bet Lauma ir iesvētīta. Krišnītisms ir hinduisma paveids, kas pielūdz Krišņu, kas ir bijis it kā īsts višņu dievu iemiesojums uz zemes. Tas arī ir hinduisma paveids, kas visvairāk izplatījies ārpus Indijas. Arī Latvijā ir Krišnas centrs ar pāris tūkstošiem sekotāju. Kā tikko mūsējam virsū mocis uzgāz gandrīz.
Ko, Jāni, kas tur notikās? Tu biji pie vainas, vai nebija? Sāk uzreiz. Sāk uzreiz, biji pie vainas, vai nebija? Nebija? Jānis Pilis. Nē, kas praktiskais latvietis viss sakārtoja. Ok. Tā gadās. Tā gadā. What is this? The City Palace. City Palace. Pilsētas pils ieejas vārti. Galvenais ir apstāties ielas vidū un tad iet tieši taisni. Garām brauc mašīnas, tuk-tuki. It's ok. Es arī var šaubās par ūdens kvalitāti. Jā, Ko? es iedosim vispirms Tonim nogaļu. Ir labs? Ivars īstenībā ārkārtīgi bailīgs mums šajā ceļojumā. Ko tā? Ko? Ivar nevar ņemos labāk, trakais. Redziet, kā Ediem dzer gribējās, tad izrāv no rokām un būdot. Nu saka, Ivar, kā ir ar karstumu tev? Nav tik traki, ir jau pierasts. Jā. Nāc jau nav. Nav jau pirmā diena, bet tomēr. Reinas vīdolnīts nāk virsū. Ik pa laikam, ja padzarās ūdeni pēc vakar. Jā. Īstenībā ir tā, ja padzarās augstu ūdeni, ir kā pirmajā momentā baigi atžirsti. Pēc tam tev atkal tā kā nozina. Īstenībā siltu ūdeni dzer tev labāk. Pat tā. Tā, pa bišķīti. Jūtās, jā, siltais ūdens. Nu skatīsimies tos, kā Ilvijas svīdīs. Ir sviedra aizgāja lejā tā kā jau. Bišķīt, jā. Pat pirmā reize, kur var redzēt, ka ir miskast. Nē. Es līdz šim vēl nebiju redzējis. Tu, Robert? Nē. Arī nevar, ne? Būs jāpērk dārgā biļete. 4,000? Yeah. For the each? No. But we have the sitting permission. So just 3% and we will be managed. Otherwise, you will give me. So please. Ok. Atrodamies pilsētas pilī, jeb Jaipur City Palace. Šī pilī arī uz vietas dzīvo rojālā ģimene, un pat cik karogs plīvo, viņi arī ir uz vietas, līdzīgi kā tas ir Rīgā ar prezidenta pili. Kas tur notiek? Mubarak Mahal. Tekstila galerija. Okay. Tas kaut kāds šņabīt iedzēja, ne, man liekas? Ok, labi. Accepting the small tip for you. Tā reku meitenes aizgāja nobildēties ar goda sardzi. No Sejal Smile. Latvijā! Šitā vieta ir tik brīnišķīga, izskatās, ka es arī laimes dabūjis baložu kakas. Kā lai šito tagad dabū nost? Piekaltas jau. Tagad, cik es saprotu, iesim iekšā tā pa īstam pilī. Es šim tikai bija tāds iesildīšanās. Tā var noprast. Es tiešām ceru, ka man šeit būs pārsteigs. Nu jā, tu tādā vienkārši plašs laukums. Nezinu, ko viņš šeit dara, bet ir smuki, bet neteikšu, ka ļoti iespaidīgi kaut kas būtu. Un pagaidām Tažmahal, diemžēl, nekas nepārspēs. Neteikšu, ka arī viņam baigā greznība īstenībā būtu. Te vienkārši ir smuku ornamentiem izveidot pils. Es nezinu, vai var redzēt, bet tur ir tāda armija ar pērtiķiem. Tur tikai invāzija ieņem pili. Viņi tikai migrē bez maz vai ne, visiem tiem bērniem. Nevaram saprast, ko šīs sievietes dara, bet tikko paprasījām Gidam, viņš teica, ka viņas veido jaunu grīdu, principā, un tas ir kaut kādā roku tehnika. Ko otras sieviete arī var redzēt. Visu dienu viņas vienkārši sēž šitā un klapē to grīdu, kamēr viņi laikam līdzena vai kaut kā tā. Tā ir kaut kāda viņa sanā tradīcija vai sanā tehnika, teiksim tā. Es varu pateikt, ko viņi dara. Jā. Pastāstīt. Man sunīts jaunais smukais. Viņš man nav ko darīt, viņš laiz oliņas. Noteikti tas princips, tas tāds. Es saprotu domu, jā. Dodoties atpakaļ uz mūsu transportu, pa ceļam uzgājām vietu, kur var uztaisīt hennas zīmējumus. Un tas bija tieši tas, ko Loma vēlējās šeit izdarīt. Jo hennas zīmējumi nāk no Indijas, un tie ir tradicionāli rotājumi sievietēm uz svētkiem, jo īpaši kāzām. Henna ir dabisks materiāls, kas iegūts no hennas krūma lapām. To saberž pastā un spiež no tūbiņas ārā, lai veidot zīmējumu. Henna no ādas nomazgājas apmēram nedēļas laikā. Viņi man tagad taisa hennas tetovējumu. Principā ir tā, ka tu izvēlies to zīmējumu, un tad tev arī pēc tā zīmējuma uztaisa. Un viņa to hennu spiež no tāda maza maisiņa, kuram nogriezts ar galiņš. Bet meitenē rokas ietrenētas nereāli, strādā tā kā mašīna.
dāmas Indijā pat skatās mūsu raidījumus Ceļo redī. Te, kur man pašai iedeva arī paspiest no tā maisiņa hennu ārā, un ziniet, nav nemaz tik vienkārši. Un šī meitene mācās hennu zīmēt no 10 gadu vecuma, un tagad viņai ir 20, tā ka, var redzēt, ka viņai roka ir piešauta daudz labāk nekā man. Ivaram arī piedāvā. He wants like Mike Tyson, you know, on a face. Baltijas slavenības, tev arī jāiedlaup. Kopā ar Baltijām slavenībām. Šie cilvēki ir tik slaveni Indijā, ka viņas pat YouTube'ā skatās, bildējās viņiem uz ielas. Ņemiet vērā, skatītāji, ka Indijā ļoti bieži vietējie gribēs jums nobildēties un liks jums justies kā slavenībām. Neesat noguruši, ko? Baltiem mērķīšiem, ja? Zināt, tomēr ir brīži, kad Baltiem ir jāpaslēpjas no vietējiem aiz autobusu un gida. Jo, kad sanāk šitas bars, tad nezinu, kur likties. Visi kaut ko grib notirgot, piedāvāt un dabūt naudiņu, protams. Džaipūra arī ir pilsēta, kas slavena ar drēbe ražošanu, un te uz katra stūra ir kāds auduma veikals vai šūšanas darbnīca. Vienā arī iegriežamies, lai uzzinātu vairāk par Indijas tradicionālajiem tērpiem. Dosimies skatīties viņu apģērbu veikals, tieši vīriešu, un kas viņiem ir tradicionāls, protams, turbāns. Tad iesim, mums ir apsolīts parādīt, kā šo turbānu sasien. Turbāns ir līdz 9 metru garš audums, kas tiek apsiets ap galvu speciālā veidā, to lokot un tinot ap galvu, veidojot turbāna formu. To šeit nesā gan ikdienā, gan arī svētkos. Te arī redzams tradicionāls indiešu kāzas tērps vīriešiem – šervānī, kas ir līdz ceļgaliem gara pogājama žakete. To vēl kopā ar turbānu, rotaslietām, kā arī greznu zobenu. Zobens senos laikos bija nepieciešamība, lai aizstāvētos no kāzu dāvanu laupītājiem, taču tagad saglabājies kā kāzu tērpa rota. Ar šo nobeidzam šo sēriju, bet turpinājumu skatieties pavisam drīz. Šobrīd saku jums lielu paldies, ka skatījāties, spiediet patīk, komentējiet, sekojiet kanālam un noteikti padalieties ar šo video, lai tas viss palīdzētu šī kanāla augšanai.